Catch it. Nē. Čau visiem, te es Paula, un šodien es atkal atbildēšu uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, jeb kārtējais #te es atbildu video, un pēc kārtas šis sanāk laikam 4. video. Tādēļ ķeramies klāt! Kādi plāni atlikušajai vasarai? Vasara līdz šim ir pagājusi vienkārši lieliski. Esmu bijusi daudzos pasākumos, daudz ko darījusi, esmu arī atpūtusies, bijusi pie jūras, bijusi izbraukumos, pavadījusi labu laiku ar ģimeni un draugiem, bet atlikušajai vasarai plāni arī ir tīri daudz, un arī būs daudz pasākumu, kuros man būs gan jāpiedalās, gan arī jāpalīdz darboties. Tādēļ es nevaru sagaidīt, ko šī vasara man vēl nesīs. Vai būtu ar mieru izbraukt no Latvijas uz mūžu? Kāpēc? Es domāju, ka es nekad negribētu aizbraukt prom uz mūžu, jo šeit ir mana māja, mana ģimene, mani draugi, viss pārējais. Jā, es labprāt padzīvotu kādā citā valstī kādu laiku, bet ne uz visu mūžu, jo tomēr es nevaru pamest Latviju, jo šī ir vieta, kur es augu, dzimu un viss pārējais, un ļoti tuvu manai sirdī, tādēļ nekā nebija. Ar ko tu filmēji savu pirmo video? Tātad mans pirmais video bija apmēram pirms 3 gadiem, un viņu es filmēju ar šo te mazo kameriņu, kura ir Olympus VH210. Es labprāt atceros, kā es ar viņu čakarējos, atceros, kādi bija pirmie piedzīvojumi ar viņu, pirmie kolābi, pirmie vlogi. Un vēl projām viņa man ir. Es viņu it kā atdevu Nikolai, jo es nopirku savu jauno kameru, bet viņa īpaši neizmanto. Tādēļ viņa vēl projām šeit stāv un ir. Un šo kameru man uzdāvināja uz Ziemassvētkiem pirms tiem 3 gadiem, un es biju ļoti priecīga. Un pirmais video, ko es vispār ar viņu uzņēmu, bija Dikru pilī, kad mēs palikām ar ģimeni tur uz 2 dienām. Un mēs ar Nikolu filmējām viesnīcas room tour. Tā kā, jā. Kāds ir bijis tavs dīvainākais sapnis? Tagad es īsti vairs nesapņoju dīvainu sapņus, es nezinu kādēļ, varbūt tādēļ, ka esmu izaugusi, vai arī tādēļ, ka lielāko daļu no sapņiem es vienkārši neredzu, jo es viņus esmu jau nosapņojusi. Bet, kad es biju pavisam maza, tad man bija viens drausmīgs murgs, kurus vienkārši nevarēju ciest. Un tas bija murgs, kurā milzīgs melns mākonis mani trenkāja, un man bija jānoslēpjas no viņa kaut kādās ēkās, bet ja es nepaspēju, viņš man parāvēs kājas un man sāk spīdzināt. Kāds sakars, bet tā tiešām bijis, tas ir ļoti dīvaini. Vai ir kāds cilvēks, kas tevi iedvesmo? Piemēram, stila ziņā, YouTube un tā tālāk. Ir vairāk cilvēki, kas mani iedvesmo gan YouTube ziņā, gan stila ziņā, gan arī mūzikālajā ziņā. Piemēram, YouTube'ā man ļoti iedvesmo Zoela, jeb Zoja Saga. Izklausījās tik nepareizi. Nē, nekāds tulkojums. Vienkārši Zoela. Bet mani ļoti iedvesmo Zoela, jo viņa ļoti vienkārši sirsnīgs cilvēks, kurš tiešām vienmēr ir laikā publicēt savus video. Vienmēr video ļoti kvalitatīvi, interesanti un ar daudz ko. Viņa tiešām ir ļoti milzīga iedvesma, jo arī viņai ir gājusi caur ļoti daudzām lietām. Un arī viņai nav viegli filmēt video ikdienā, bet viņa to dara katru nedēļu, viņai vienmēr ir video, un viss tiešām ir laikā un super, un viņa tiešām ir fantastisks cilvēks. Stila ziņā man vairāk iedvesmo dažādas Instagram lapas, man nav tā kā konkrēta slavenība vai cilvēks, bet gan internetā redzētās bildes un jaunākās modes tendences un tādā garā. Bet, ja runā par mūziku, tad man noteikti ļoti iedvesmo Beyoncé, Coldplay, Ellie Gouldinga, Bruno Mars, viņš tiešām ir fantastisks izpildītājs, kā arī latvieši, kuri cenšas izsisties mūzikas industrijā un varbūt kuri nav tik ļoti zināmi, bet tomēr viņi ļoti iedvesmo, jo arī es esmu līdzīgā situācijā un arī vēlos izsisties, bet man vēl viss ir priekšā, es taisnības ceru. Tādēļ, jā. Vai tu pirmo reizi ies uz Holy Cross festivālu vai otro reizi? Šis būs mans pirmais Holy festivāls un es tiešām nevaru viņu sagaidīt. Ja sasniegs 100 000 abonentu, zinu, ka nav īpaši reāli, bet var jau cerēt, tad vai turpinātu video filmēt latviski vai angliski sāktu filmēt? Es domāju, ka, ja jau es sasniedzu šo skaitli filmēt video latviski, tad es domāju, ka es arī turpināšu filmēt latviski, bet es ticamāk izveidošu arī otru kanālu, kurā es filmēju video angliski. Vai tev ir puisis? Nē, man nav puiša. Cik lielu daļu no tavas dzīves aizņem mūzika? Mūzika ir diezgan svarīga manā dzīvē. Es nodarbojos ar mūziku jau ļoti daudzus gadus, konkrētāk ar dziedāšanu un arī ar ģitāras spēli, eifonijas spēli un klavieru spēli. Kaut gan neesmu izcila pianists vai izcila
ģitāras virtuoze, bet es ļoti cenšos un tiešām pavadu daudz laika pie klavierēm vai pie ģitāras, vai vienkārši dungojot mājās dziesmas. Un mūzika tiešām ir ļoti svarīga manā dzīvē. Kāda ir tava mīļākā kūka? Šis ir ļoti labs jautājums, jo man patīk runāt par ēdienu. Un man ir 2 mīļākās kūkas tortas, vai arī kā viņas var nosaukt konkrētāk. Man ļoti garšo Kristīne. Es vienkārši dievinu Kristīne, man mīļākā torta vispār uz pasaules. Un man ļoti garšo lauku tortas. Viņas tiešām ir fantastiskas un ļoti, ļoti garšīgas. Ja tev būtu jāizvēlas nepārāk liels dzīvoklis Rīgas centrā un darbs pāri ielai, vai arī milzīga māja Jūrmalā, bet uz darbu jābrauc 20 km. Ko tu izvēlētos? Noteikti izvēlētos māju Jūrmalā, jo pirmkārt, Jūrmalā dzīvot vispār ir ļoti dārgi, manuprāt. Man šķiet, tā arī ir. Un māja vēl Jūrmalā tas vispār ir kaut kas vienreizējs, forši, vienkārši fantastiski. Tas būtu mans sapnis. Un es domāju, ka man netraucētu tas, ka man jābrauc 20 km uz darbu, jo tas ir iespējams. Un es domāju, ka māja ir tiešām fantastiskāka lieta par dzīvokli centrā, jo ļoti trokšņains tur. Un arī mājā būs daudz mierīgāk un klusāk. Kāpēc vecāki tevi nosauc par Paulu? Mamā! Kāpēc tu mani nosauci par Paulu? Tētis? Bija 2 vārdi, Paula un Marta. Un tad tētis vienkārši piedzima, ieraudzīja un saprata, ka tu esi Paula. Varītī! Naci! Paldies! Nu re, ko darīs 23. jūlijā? Čau, Arti! Un es zinu, ko tu ar to domā. 23. jūlijā es būšu Rancānos, piedalīšos izturības skrējienā, un ne, es neskriešu, jo es neesmu skrējēja tipa cilvēks. Izklausies nepareizi. Bet es filmēšu visu šo pasākumu, un noteikti vēlāk arī būs video, ko turpmāk plāno darīt ar savu dzīvi. Pēc 2 gadiem es pabeigšu vidusskolu, tad noteikti turpināšu mācīties tālāk, un tad jau redzēs, kā būs. Vai tev patīk savs vārds? Jā, man ļoti patīk mans vārds. Es domāju, ka viņš tiešām ir piemērots man, un nesūdzos. Tavuprāt, ja nebūtu sākus filmēt, tad būtu ieguvēji vai pretēji zaudētāji. Video filmēšanai ir savi plusi un mīnusi. Plusi ir tādi, ka es varu izpausties radoši šādā veidā, kā arī es varu iepazīt jaunus cilvēkus un darīt to, kas man patīk. Bet mīnusi ir tādi, ka nāk arī lielāka atbildība par to, ko tu pasaki internetu vidē. Vairāk cilvēki tevi zina, ir arī heiteri un vispārējais. Bet es domāju, ka esmu vairāk priecīga par to, ka esmu YouTube nekā bēdīgi, jo man ļoti patīk šo darīt. Un fakts, ka man patīk filmēt video, man patīk visu šo te procesu darīt, ir daudz vērtīgāks nekā fakts, ka man varbūt kāds apsmēja vai kaut ko nejauku uzraksta. Esi par veselīgu dzīvesveidu, vai arī nē? Es noteikti esmu par veselīgu dzīvesveidu, bet neteikšu, ka arī esmu pati veselīgākā meitene Valmierā vai ko, jo es mēdzu ieiest kādu kūciņu, labi pārāk bieži kā vajag, un tā vietā, lai izietu kādā skrējienā vai arī ietu garākā pastaigā, es labāk sēžu un skatos seriālus vai arī YouTube video. Vai esi bijusi Valmierā? Diemžēl neesmu bijusi Valmierā un es to ceru, kādu dienu uz turieni došos. Kas cilvēku redz vislabāk? Fotogrāfs, mākslinieks vai spogulis? Kāpēc? Ļoti labs jautājums. Man patīk šādi veidi jautājumi, kuros var aizrunāties un aizrunāties. Un es domāju, ka katram no šiem 3 nosauktajiem ir savs objektīvs, ja tā varētu teikt. Piemēram, fotogrāfs redz cilvēku ar citu rakursu, mākslinieks atkal ar citu savu redzējumu, bet spogulī tu redzi pats sevi. Un tas ir tas veids, kā tu sevi redzi, nevis kā kāds cits tevi redz. Vai tev ir kāda tāda traka lieta vai ideja, kur noteikti vēlies savā dzīvē realizēt? Man jau labu laiku domāju tāda nenormāla ideja, ka es vēlētos izvarot kā realitātes šovu par to, kāda ir dziedāšanas konkursa aizkulisēs būtu tik reāli, jo es arī esmu atkarīga no šova Dance Moms. Es vienkārši viņu visu laiku skatos, esmu redzējis visas epizodes 2 reizes, un es tiešām gribētu, lai Latvijā būtu kaut kas ļoti līdzīgs. Jo dziedāšanas konkurss patiešām notiek ļoti bieži, it īpaši pavasarī. Manuprāt, patiešām būtu ļoti interesanti jūs pārēdiet, kādas ir šo konkursu aizkulises, kas notiek un kādam stresam mēs izējam cauri katru reizi, bet tomēr kāds ir gandarījums, kad iegūstam labu vietu, vai arī, ka mums tiešām sanāk ļoti labi un tādā garā. Tādēļ tas būtu tiešām mans milzīgs sapnis un būtu ļoti interesanti to realizēt. Tagad es vēlos parunāt par kaut ko daudz nopietnāku, un tas būtu Evelīnas situācija, jeb visi heiteri, Delfi un tā tālāk. Šis temats ir ļoti aktuāls šonedēļ, jo visi par to runā,
YouTuberi taisa par to video, un tādēļ arī es vēlos atbildēt uz jautājumiem, kuri ir saistīti ar šo tematu. Es nolēmu sadalīt šos jautājumus tā kā 3 daļās. Jautājumi tieši par Evelīnu, jautājumi par heiteriem un jautājumi par Delfiem. Tādēļ sāksim ar jautājumiem par Evelīnu. Ko vispār domā par Evelīnas situāciju ar Delfiem? Ko domā par Evelīnas video, ko viņa izdzēsa? Ko domā par to, ka pret Evelīnu tik ļaun izturs un vai viņai ir vērts turpināt? Vai tu esi Evelīnas pusē? Nu, vai redzēji Evelīnas Es vairs nevaru video? Jā, es šo video redzēju, un es arī pārunāju ar Evelīnu par šo situāciju. Es viņu vienmēr atbalstīšu, jebkurā situācijā, kāda viņai būs. Un es domāju, ka šis video labi parāda to, kāda ir mūsu patiesā dzīve YouTuberiem. Bet es domāju, ka tā bija nedaudz pārsteidzīga rīcība, jo viņai varbūt nevajadzēja likt šo video. Viss var kļūdīties un viss var emociju iespējā kaut ko muļķīgi izdarīt. Tādēļ vienkārši es nevēlos nevienu vainot, un es vēlos, lai šī situācija tiktu aizmirst ar laiku, un es domāju, ka tā arī būs. Ko domā par heiteriem? Vai tu heiteris pieņem kā cilvēks, kuriem vienkārši skauž, ka tu esi slavena? Ko tu saki par tiem heiteriem? Ko domā par heiteriem? Ko domā par heiteriem? Heiteri ir cilvēki, kuri vēlas izteikt savu viedokli negatīvā veidā un kuri vēlas kādu aizskart, lai paši justos labāk. Es neuzskatu, ka cilvēki, kuri izsaka konstruktīvu kritiku, ir heiteri. Es uzskatu, ka heiteri ir tie, kuri vienkārši bezsakarā aizskar tevi, kuri vēlas par tevi pasmieties, par tevi pamuļķoties, kaut ko stulbu pateikt, un es domāju, ka šie cilvēki vienkārši dažkārt neaizdomājas par to, ko viņi raksta un ko viņi dara. Ja tu esi heiteris, tad padomā divreiz, vai tiešām tev to vajag rakstīt, un vai tev no tā būs kāds labums, un vai tam cilvēkam otrpus ekrāna nesāpēs. Tiešām nesāpēs. Ko domā par Delfi LV? Ok, jūs gribat zināt, ko es domāju par Delfiem? Mums ir vairāk skatījumu nekā par Delfiem. Es domāju, ka Delfiem vajadzētu beidzot saņemties un tiešām rakstīt kaut ko svarīgu un nozīmīgu, nekā dabūs skatījums par to, ka citam cilvēkam sāp un ka cits cilvēks ir izdarījis kādu kļūdu. Vai šis būs pēdējais jautājums? Apsveicu tevi, šis patiešām ir pēdējais jautājums. Tādēļ, paldies, ka noskatījāties šo videoklipu. Es ceru, ka šis videoklips patika. Šoreiz bija tik daudz jautājumu, kā vēl nevienā video. Un es ceru, ka nebija garlaicīgi. Es ceru, ka atbildēju uz jūsu jautājumiem pēc iespējas interesantāk, skaidrāk, garāk. Cik vien gari varēja. Un tikamies nākamajā video. Tikamies rītdien Holy Festivalā 5 LV teltī 6:30 vakarā, kur es un vēl visi citi mani YouTube draugi sacentīsies par iespēju kļūt par YouTuberu DJ karali vai karalieni. Atā visiem, čau!